tepat ap mani vīd. Es jūtu dūmu smaku un prožektori vēl spīd. Tas vakardienas trakums tepat ap mani vīd. Un vāra jaudīgā vakarā cēt, ka kukaiņi krīt. Es esmu dzīves pūlī, kur saule lēno riet. Tu stāvus pretī man kuli, un tā mums visiem te iet. Es esmu dzīves pūlī, kur saule lēno riet. Un šajā staru kulī tas viss man aizmirsties liek. Aizmirsties liek. Aizmirsties liek. Bet ja nē, tad atkal jābūt man te. Starp debesīm un savām rētām, kur domās plosās likteņā dēļ. Tas mani dzen un mani metā, un reizēm pat uz pusēm plēš. Tā doma man bija pirms Latvijas uzņemšanas Eiropas Savienībā. Šajā ziņā es biju viennozīmīgi patriota, jo uzņemšana notika 2004. gadā. Bet es lasīju lekcijas Latvijas Mākslas akadēmijā, ne jau, protams, par Eiropu, bet par filozofiju, mākslu, par moderno vizuālo kultūru. Un raugoties, kas notiek, kā igauņus pirmos tā kā aicināja, tad man tas bija tas latviskais sašutums. Ārprāts, mēs kavējamies, mūs varbūt neņems. Tātad mums ir jārunā par Eiropu, jārunā interesanti, pozitīvi, protams, arī pietiekoši kritiski, ne jau glaimojot visam, kas tur notiks. Un šo grāmatu es sāku reizē rakstīt, tā kā izdomājot lekcijas māksliniekiem. Šī doma par 3 dzīves formām man radās arī interesanti atcerēties vienās lekcijas laikā, jo lekcijā es jau neesmu iepriekš visu uzrakstījis un izdomājis, man patīk tā spontāni radoši arī stāstīt. Un es sāku uz tāfeles zīmēt, kādas var būt vērtību sistēmas, vērtības, kas mums vienmēr katram dzīvē ir svarīgas. Vienalga, vai mēs esam Āfrikā, vai mēs esam viduslaikos, vai verdzības kādā iekārtā. Un tajā brīdī man tā kā uzzīmējās, kas vispār tādi lieli modeļi ir iespējami. Pirmais lielais vērtībām ir hierarhija, un vienmēr kaut kas ir augšā, vienmēr kaut kas ir nozīmīgāks. Nu, kristietībā tas ir Dievs. Dievs ir absolūtā patiesība, skaistums, mūžība. Un pēc tam sākas tas labais, kas mums ir iespējams šajā pasaulē, un apakšā ir sātans, ļaunums. Tā ir vērtību hierarhija. Vērtības ir sakārtotas, un cilvēki, dzīvojot tādā pasaules ainās, vienmēr saprot, kas ir labs un kas ir ļauns. Otra iespēja, un to es nosaucu par to dzīves formu uz priekšu, tas ir attīstības modelis, kur Eiropa sāk ļoti cītīgi dzīvot, kura valsts un kurš reģions 18. 19. gadsimtā, kad vajag visu attīstīt, visu vairāk, vajag attīstīt ražošanu, kapitālismu, vajag doties, Kolumbs jau gan daudz agrāk devās, apgūt pasauli, vairāk uz priekšu, vēsturiski nozīmīgāk un mainīgāk. Un šajā dzīves formā, protams, ka pastāv vērtības. Bet tās vērtības nav tik stabili dotas, jo daudzās mūsu dzīves pozīcijās pazūd Dievs, sākās ļoti liela ateisma kustība un pazūd tas vērtību sakārtojums. Bet vienalga mēs esam nozīmīgi ar to, ka mums ir sava dzīves pieredze, vai mums ir savs bizness, vai valstī ir, teiksim, savi uzkrājumi, vai laba sociālā politika. Tas, kas ir sakrāts vēsturē. Un to es tiešām saucu par dzīves formu uz priekšu. Un saku, ka modernā Eiropas Savienībā lielākoties dzīvo, un mēs tā tiekam aicināti, un mūs tā māca, dzīvo šajā dzīves formā.
Un kas tad iznāk, ja ir viena forma uz augšu, otra tā kā horizontāli, ja tā rokām var parādīt. Protams, ka tur ir starp stāvokļi. Tajā arī procesā, kad Eiropas civilizācija pazaudē uzticību dievam vai transcendencei vai absolūtai patiesībai. Tad nāk trešā forma. Citiem vārdiem to sauc par postmodernismu, bet, ziniet, tas vārds nav īsti skaidrs, tas jau ir tāds kā noiets etaps, raksturot kultūru kā postmodernu. Un es izdomāju, ka es labāk ielikšu citu vārdu, ka tā ir dzīve uz virsmas. Tas nozīmē, ka viss notiek nevis vairs tā vienkārši vēsturiski ātri un ar progresa ideju, bet ka viss notiek tā kā pa riņķi, un šajā dzīves formā nav svarīgs ne vairs tā telpa vai laiks, bet situācija. Man tā ienāca prātā, es tā pašķirstu Habermasu, teiksim, vai Heidegeru, tos filozofijas tekstus, ko mēs paši lasam un redzam. Vai dieniņ, cik šajās filozofijās svarīgs kļūst jēdziens notikums, situācija. Viss ir ātri, viss ir tajā mirklī svarīgs, viss ir enerģija koncentrējas tajā mirklī, bet nav vairs nekādas nozīmes, kas bija iepriekš un kas būs pēc tam. Un runājot par Eiropas Savienību, tas jau ir tas trakākais, ka tai nav ne īsti ideālu, ja tā padomā, ne arī īsti tādā lielākā mērogā noteikta mērķa. Protams, mērķis ir, lai nebūtu kari starp Eiropas valstīm, un tas jau ir viena no labākām lietām. Ja atcerās angļus, frančus un vāciešus, cik viņi vēsturē nav plūkušies un karojuši. Bet vai tas ir tāds veselu gadsimtu izsakošs, es arī domāju šoreiz 21. gadsimtu izsakošs mērķis. Mērķis varbūt Eiropas Savienībā ir labklājība, sociāla valsts, palīdzēsim veciem cilvēkiem, invalīdiem, trūcīgajiem minoritātēm. Arī tas ir it kā labs tāds pasākumu kopums. Bet ja mēs skatāmies uz Eiropas Savienību kā tādu, pietrūkst to ideālu. Es atceros, ka filosofi sametās kopā tās Eiropas zvaigznes savulaik bija dzīvs Žaks Derida. Un šobrīd vēl Eiropas viena arī no vācu zvaigznēm ir Jürgens Habermas. Viņi rakstīja tādu kā uzsaukumu, kā manifestu Frankfurter Allgemeiner Zeitung, tādu drukāja savulaik. Arī ar to pašu domu Eiropa, kur tev ir tavas kopīgās vērtības, kur tev ir tavs nākotnes kopīgais, tāds garīgais mērķis, ne jau tikai ekonomiskais, finansiālais vai eksporta, importa jautājumus risinošais mērķis. Derida toreiz uzrakstīja par Eiropu tādas domas, ka Eiropa ir tā kā kuģis, kuram ir kapteinis, kura kaut kur iet, bet kur viņa iet? Vienmēr, ka kuģis peldi ir labi, kā liekas, ka nav apgāzies kaut vai, jā. Bet kur? Katrai civilizācijai ir savi dzīves principi. Un tad, kad mēs skatāmies uz senajiem grieķiem, interesanti ir, ka Eiropa sāk savā sengrieķu domāšanā. Sengrieķus uzskata par Eiropas intelektuālo sākumu, tā tas ir pieņemts. Ka šajā domāšanā ir viena no tādām slavenām tēzēm, kas ir atnākusi līdz mūsdienām, tas ir Parmenīds, ka esamība ir, neesamības nav. To tālāk var tulkot tā, ka principā eiropieši dzīvo tā, ka labāk ir būt, labāk, ka kaut kas ir, nekā nebūt.
Austrumi dzīvo savādāk, austrumi blakus noliek, austrumi savieno būšanu, nebūšanu, esamību un nekas viņi tā kā māk sabalansēt tā. Eiropā vienmēr tiecas, un atkal tas ir sengrieķi, viņi tiešām mums ļoti daudz ir ielikuši tādi nemanāmi, bet ļoti stingri un cieši šos principus. Un tas ir Aristoteļa loģikas princips par pretrunu nesavienojamību loģiskajā prātā domāšanā dzīvē. Pretējās lietas ir jāatšķir. Reizē nevar būt un reizē nevar nebūt. Ja ir, tad ir. Ja nav, tad nav. Bet paskatieties, kas notiek tajā dzīves formā uz virsmas, it īpaši ar moderno Eiropu. Protams, jau nav arī iepriekšējie gadsimti nebūtu tik ideāli, bet interesanti ir tas, ka šajos iepriekšējos gadsimtos vai nu tā ir kristietība, kā, protams, mūsu civilizācijas tādas dziļākās saknes, vai tā ir stingrāka tiesību sistēma, vai mazāk tajā laikā vispār nav tādu masu mēdīju darbības, ka šis nošķīrums starp ir un nav, tātad labi vai slikti, meli vai patiesība, tas arī filozofiskajās teorijās ir ļoti stingrs. Tas ir. Tādā veidā ir jādzīvo un jāprot atšķirt, kas ir kas. Un pēc otrā pasaules kara pat rietumu filozofija ar vien vairāk sāk akceptēt tādas nenoteiktības, tādas, pārplūšanas tādas, kad cilvēks reizē var būt vainīgs un var būt nevainīgs. Protams, tiesas tā nevar strādāt, es vēlreiz tā teicu. Bet sabiedriskajā domā ir tā, sazini, vai ne? Un ar vien vairāk. Ja mēs skatāmies blakus, kas notiek fizikā un dabas zinātnēs un sabiedrības analīzē, man arī ļoti interesanti. Bet tā dārgā fizika arī ir pārgājusi uz nenoteiktību teorijām, vai ne? Viņiem tur atoms tad ir daļiņa, tad viņš ir vilnis, tad viņš ir šeit, tad viņš ir tur, viņš nav nekur. Tāds nenoteiktības laikmets. Un līdz ar to es domāju, ka Eiropa sāk zaudēt savus tos stingros antīkās filozofijas, antīkās sabiedrības uzstādījumus tādus. Jo, lai būtu kultūra, vajag būt spējai atšķirt. Ja? Atšķirt, kas ir kas. Man tikko šodien uzdāvināja vienu grāmatu Indreks Stārts. Autors ļoti teica, paskatieties uz manu vāku. Tas ir matemātiskais nenoteiktības modelis. Un es to esmu ļoti laimīgs atradis un uzlicis, jo sabiedrība šobrīd, kā tā funkcionē, tā ir tāda tipa. Tas ir sabiedrības modelis. Tajā vairs nav dzīves formu tādas noteiktības, kā es teicu, ideāli, mērķi, virzība. Tas ir tīkls. Tīkla sabiedrība. Tas ir koncepts, kuru ir sācis lietot jau arī 20. gadsimtā interesants filozofs Manuels Kastels, ka mēs dzīvojam tīkla sabiedrībā. Ar to nav domāts tikai tas, ka mēs visi sēžam internetā, Facebookos un tam līdzīgi tīklā, bet ka mūsu attiecības ir ļoti mainīgas, ļoti satīklotas, ka mēs dienā esam šeit un tur un dziļāk iekšā un daudzās sociālās lomās un daudzās vietās un daudzās vērtībās un no rīta mums liekas, ka Dievs ir, un vakarā mums liekas, ka dzīve ir atžgārna un nekā nav, un ir pilnīgs cinisms un nihilisms, un nākošajā mirklī mēs atkal ticam, ka pestīšana būs, un ticam, varbūt, es nezinu, mistikai un maģijai.
interesants autors latviski, viņš nav tulkots kā Pols Virilio. Pols Virilio, tas ir viņa arī viens no filozofiskajiem devumiem aprakstot moderno sabiedrību. Kā šī laika kultūra paliek ar vien ātrāka. Ne tikai vienkārši, ka mēs dzīvojam ātri, ja, bet ka tas temps pieaug ģeometriskā progresijā. Un ka mēs to redzam arī paši pie sevis, ka viss ir jāizdara momentāli, ka attiecības ar draugiem nav iespējams stundām ilgi, varbūt tas ir viens čats, viens vai ne Skypes, un šajā Skypā pavīd viens teikums, un pēc sekundes nākošais teikums, ātri, un Virilio jautā, uz kurieni, kas mūs gaida, ja? Nemitīgi kāpinot šo te dzīves ātruma tempu, vajadzētu mazliet apstāties, vajadzētu atrast savu vietu arī tajā lēnajā, piepildītā laika kultūrā. Grāmatā es biju ielikusi elevātoru, tas ir slīdošās kāpnes. Un tas man ienāca prātā, kad es lasīju Sloterdijka grāmatu. Sloterdijks ļoti tāds, viņš ir šerps, tāds diezgan nikns Eiropas kultūras kritiķis, ciniskā prāta kritika, bet viņš ir asredzīgs. Un viņš arī to salīdzināja dzīvi, tā kā tas ir slīdošās kāpnēs augšā, lejā, un īsti, kā es saku, nav mērķa, tu tā riņķo. Kā nokāpt? Parasti filozofija jau saka, esi pats, neskrien līdzi notiekošajam, bet pamēģini sevi izjust, atrodi pats sevi. Un saprot, ka tas ir ļoti grūti, jo tevi rauj līdzi visa apkārt esošā patērētājas sabiedrība, vai ne? Katru dienu vajag citā kleitā, citos zābaciņos, tad ir patērētāja sabiedrība, vai ne? Tevi rauj līdzi dažādas triviāli pasākumi, dažādas bezvērtīgas tikšanās. Mēs nositām, ja tā mēdz teikt latviski, mēs nositām laiku, mēs zaudējam sevi, mēs atļaujamies piedalīties tur, kur vispār beigās nav nekādas jēgas piedalīties. Filozofi vienmēr dod tādu kapitālu jautājumu uzdod. Viņš briesmīgi skan, bet tas jau ir patiesas jautājums. Ja tev būtu palikusi viena diena, ko dzīvot, vai stunda, vai vienalga, kā tev tur pateiktu. Jaspers Karlis sauc to par robežu situāciju. Tad izvērtē to visu, ko tu dari un saliec, un tu redzēsi, kas ir jēdzīgs un kam nav jēgas. Bet normālā dzīvē tā tas nenotiek. Ir darbs, ir pienākumi, ir birokrātija, ir dažādas vajadzības jāizpilda. Un mēs kā vāveres riteni riņķojam. Protams, ka senās kultūras kristietība piedāvāja, lai nepaliktu galīgi angažēti un traki, ej tuksnesi, esi vientuļnieks. Šobrīd tā nevienam nepiedāvā, un tas jau arī nav praktiski izdarāms. Es neskatītos pozitīvi uz tādiem cilvēkiem, kas aizietu meža būdiņā, es teiktu, nē, jocīgi. Bet cilvēks jau var savu attieksmi sevī pats sakārtot. Nav jau tāpēc ir jālien kurmja alā fiziski, jāgrauž burkāns kā zaķim. Cilvēks var sevi iekšēji sakārtot, un ir ļoti daudz saprātīgu psihologu, kas to stāsta un māca un rāda. Meklē pats sevi, tāpēc neskrien prom no darba, no pienākumiem vai no ģimenes. Tu vari pateikt daudzkārt nē. Es neiešu, tas man nav vajadzīgs. Un tu redzēsi, ka paliks vieglāk. Tas nozīmē meklēt saskaņu ar sevi, ar apkārtni, ar dabu, ar savu veselību, ar savu saprātu,
tā filozofi mēdz teikt ar veselo saprātu. Tā ir tāda ļoti laba kategorija, diezgan ir aizmirsta. Normālam cilvēkam, ja viņš nav varbūt slims vai galīgi bērna prātā, ir veselais saprāts. Bet šajā jezgā, šajā dzīves formā uz virsmas mēs viņu zaudējam. Vēl vakardienas trakums, tepat ap mani vīd. Es jūtu dūmu smaku un prožektori tik spīd. Vēl vakardienas trakums, tepat ap mani vīd. Ir galvā tāds kā vakums un šķiet kuru katru brīdi. Kā rītos bēgums tas atnes, bet pagaidām vēl ir karsts. Caur katras skatiens, kā indīgs lāzeres stāvis. Ir karsts un bars, kas spiež un priežas laksti. Savu grāmatu nevarēja izdomāt kā beidzu, man ir 3 tādas lielas formas, tā jau nevar atstāt. Un tad es vienā vakarā sežot tā iedomājos un uzrakstīju, nevar tā palikt pie šīs te dzīves formas uz virsmas, tādā steigā, tādā nenoteiktībā, tādā sapiņķerētībā, vajadzētu kaut kādu dziļuma dimensiju. Un varbūt arī šī Eiropas civilizācija vai globālā pasaule mazliet nomierināsies, mazliet vairāk sakārtosies, atradīs kādas tādas lielākas, kopīgas, humānākas vērtības. Vismaz cerībā. Tad es uzrakstīju, bet varbūt tā varētu būt dziļuma dimensija, jo uz augšu, diez vai mēs Eiropā to dieva to prioritāro lomu tā vairs atjaunosim. Bet varbūt tādā mierīgākā, izsvērtākā, humānākā dziļuma dimensijā, jo trakot jau mēs protam, hausus organizēt mēs protam, bet vai tas ir mūsu dzīves mērķis? Mums jāmācās pieskārties lietām, kas deg, neslīgt, ja dziļumā vēd, un negulēt, ja nāk miegs. Mums jāmācās redzēt neredzamo, mīlēt ienīstamo un sajust to pašu neko. Vēl mazliet, un es zināšu vairāk kā drīkst. Vēl mazliet, ne, tālāk nedrīkst. Vēl mazliet, un es zināšu vairāk kā drīkst. Vēl mazliet, ne, tālāk nedrīkst.